Te ir viena gropa, es esmu uztaisījis mīnus 1,5 tie iegūst, atačojot uz tā punkta, kur tu gribi zemāk, nospiežot queens kvadro, un tad ierakstot mīnus 1,5, un tad iegūst tās 1,5. Tālāk. Tad te nekādus toolrodus, nekādu huņu nevajag. Vienkārši instrumentos spied. Ok. Šeit. Thickness of the slab materiāla augstums no Thickness of the slabs materiāla augstums rakstam 2, 1, 2. 2, 1, 2. Tas ir svarīgais punkts, jā. Thickness of the slab 2, 1, 2. Ok. Tagad uzgalis. Uzgali ir svarīgi faktori. Pohuju atrašanās vieta. To es dzēsīšu ārā, par cik man fleksis ir jāieliek manuāli. Galvenais ir svarīgi mīnus 278. Dilšanās laikā varbūt viņš būs jāpieregulē, ja? Apgriezieni pie kājas, forward speed, frēzēšanas ātrums 400 mm minūtē. Okay? Automatic toolrod, jā. Te viņš iekrāsojās dzeltens pelēks, kā vienalga. Ok, ejam pie G-koda. Ātri, C, lai ležās lejā. Nestrādāju ar disku 0, 0 un homes, jā, rakstam ķipā gropes. 1, 1. Ok, tālāk. Jāieiet ir vienmēr šitajā ten. Read G-codes, open. Grupas 1, 1. Šeit vienai grupai būs tikai 15 rindiņas. 5 grupēm būs kaut kur 35 rindiņas. Ko mēs šeit redzam? Z0, XY0 to dzēšam ārā, lai nevalkās uz stūri. Delete line. Tālāk, par cik viens Z jau ir, pohuši to dzēšam ārā. Un vēlreiz Z0, ok. 11 apu delītojam. Un šitas ir ļoti svarīgs fragments. Ja šito nedelīto, tad fleksis aiziet pa gaisu, griežās uz 5000 apgriezieni minūtē. Šito vajag delīt. Un tikai sākas, kā saka, sākas tas 98. Z0, nu Z0, tas pie kājas, 73, G73, X400, tas būs padeves ātrums, ok, un tagad mēs skatāmies, mums frēze atnāk cipa uz sākumu no 0 punkta, nolaižās lejā uz 66, no strauja krīt uz, straujuš kritiens ir 56, un tad lēzenāks kritiens ir uz 66. Un vai kur var redzēt, 66, 67,5, kur veidojās tas 1,5 mm, šeit aiziet dziļāk. Z vienmēr ir no 0 mīnusā. Šeit nokrīt uz 56, nokrīt uz 60, nolaižās uz 66, un tad lēnām brauc uz priekšu, kā tu redzi X-ā, vai kur pabrauc 25 cm Y tas pats, un nolaižās tas. Tas arī ir pareizais G-kods, pēc tam atkal jābūt 0, un šitā pat. Jauns sākums, bum, bum un tā. Nekas liekas nedrīkst būt. Tad tas G-kods ir pareizs.